kursors tev neraksta. Regulārs tehnoloģiju podcasts kopā ar Kursors LV. Esiet sveicināti, ko kursors tev neraksta regulārā tehnoloģiju podkāsta 189. epizodē, ko mēs ierakstām kaut kādā dienā, sestdienā, 20. jūnijā, divatā, Ancis un Kristaps. Čau, Anci! Čau, Kristap! Tu esi pārcēlies uz savu vasaras rezidenci. Es regulēju mikrofonu augstumu, bet es neesmu pārcēlies. Es nezinu. Šis ir mūžīgais jautājums. It's complicated, ja? Par to, ko nevēlas darīt, vai nevēlas dzirdēt savu statusu, vai tādas pieaugušo lietas, Kristap. Lietas, kuras negribās vienkārši. Par dāčām runājot, mani vecāki ir beidzot tikuši pie savējās dāčas, viņiem gan ir tālāk nekā tev, bet tagad viņiem tajā pirmajā sezonā dāčas, viņi tur ir ļoti, teiksim tā, agresīvi un intensīvi noskaņot, viņi tur brauc visu laiku, kaut ko kašājas, kaut ko rok, kaut ko tur mamma izdomāja, ka viņai vajag arī baseiniņu, šidot, zini, tie karkas ar tie maziņie. Tādu, ko ieroga zemē? Es man liekas, kad uzliek virsū vienkārši ir tie zilie, man liekas, tad, pie Mārupes batutu fāturu mājām parasti tāda ir. Lūk. Nav to tāda? Tu esi par nekāda baseina nav. Kāpēc tev nav nekāda baseina? Ko? Man daudz kas. Tev tur dīķis, fukās dīķis, tev grāvis tur ir tāds, ja tev gribās žļurgā iesaisties kaut kādā. Jā. Bet vasara beidzot ir normāli atnākusi. Mums te pagājušajā nedēļā beidzās beidzot bērniem šitās deju tur koncerti viens pēc otra. Tur bija tāda intensitāte, tur pēdējā brīdī tur katru dienu bija mēģinājumi. Un tad vienkārši pabeidzās tas koncerts, tur ogrētas lielais viņiem, un tas bija tāds, vai tagad var būt dzīve pēc visa šī pasākuma. Tā kā beidzot varēja izelpot, jo daudzi citi jau mums te kolēģi izelpoja, jo, kad maija beigās skola beidzās, viss, trāda rīta, visi brīvi. Bet te bija tad vēl pāris nedēļas, vēl arī jūnijā bija, ko neatslāpt. Bet neko. Tu ir tās jau vasara sezona un visādi tur bērnu nometnes un kas tik vēl tur nespēja tik apmaksāt rēķinus. Un mēs gan arī dodamies rītdien uz to Rumāniju ar ģimeni, tā kā tas arī būs tāds interesants trips tieši šodien. Kaut kādas tur tās viņietas tur pērku, jo, vajag atsevišķās valstīs, tur Slovākija, Ungārija, Rumānija, tomēr arī viņietas arī vieglajām mašīnām. Un dažās valstīs arī močiem vajag Ungārijā. Slovākijām nevajadzēja. Ir tāda tolls.eu mājaslapa, kurā ir informācija vienkārši norādīta, kurās vietās vajag, bet lai gan mūsdienās kādas mājaslapas tev visu pajautāja chatbotiņam vienam otram, paskaties, vai sakrīt rezultāti, tad gan jau, ka tā arī ir. Un es pat gāju vēl bišķiņ tālāk, es arī prasīju, tad es tur plus mīnus no tāda līdz tādam datumam arī būšu, un kas ir visizdevīgākais tur, jo parasti var pirkt vai pa vienu dienu, tad tur nedēļa, 10 dienas, mēnesis kaut kāds, un tad tur tā ar tām cenām arī tur jāsaprot ir, kas ir izdevīgāk, kas nav izdevīgāk, un arī chatboti ir debešķīgi tādā ziņā, viņi plus mīnus saprot, kas tur notiek, un ja vien nenokļūdās kādās brīžos, tad ir, bet nopirktas tās viņietas ir, jo tagad jau taču automātiski visu tur to nolasa, ir pagājuši tie laiki, kad bija jālipina kaut kādas uzlīmītes, lai gan vēl pirms nemaz ne tik daudz gadiem, kad es ar moci ceļoju pirmo reizi Austrijā, tieši vai Austrijā vai Slovēnijā, kaut kur bija jālipina uzlīmes, tā kā fiziskas reāli, jo tur neatradu iespēju online normāli samaksāt vai kas. Jo senos laikos jau taču mēs esam redzējuši uz mašīnām, tīpaši, kas ir pirktas Vācijās kaut kādās, tās viņiešu uzlīmes kaut kādas. Lūk, tā kā tagad jau viss ir tādā ziņā digitāls. Sapildīju arī gan benzīna, gan arī LPG. Abas bākas, paskatīsimies, cik daudz patēriņš būs, braucot pa šoseju, un galu galā vismaz pašam tās nezināmais būs ar tām uzpildēm gāzes. Es jau gribu pamēģināt gan Polijā, gan pēc tam tur, kas tur tālāk sanāks. Bet gan jau, ka visam jābūt vienkārši. Man liekas, ka tur tie adapteri nekādi nav jāizmanto, vismaz tajā pasaules Eiropas daļā. Cik es arī ar chatbotiem noskaidroju, tad bišķiņ citādāki tie caurumi ir Benelux pusē tajās valstīs. Tā kā, bet tas viss būs iespēja lieliski noskaidrot arī. Lūk, un tad apskatīsimies lāčus un tad jau pēc pāris nedēļām brauksim atpakaļ. Lūk. Tu taču neesi bijis Rumānijā nekad pats?
Jā, galā es vispār laikam švaki esmu bijis, jā. Man tā šķiet. Rumānijā pašā nav būtis. Tā man ir jāvelk patiesībā ārte ārā un jāskatās, kur tas viss ir. Jo es tā uz dūlo Eiropā, es godīgi sakot, nemācētu iebakstīt Rumāniju. Bet tas var būt tāds viens pats. Patiesībā Rumānija ir diezgan liela valsts. Rumānija ir liela. Tas ir zem Ukrainas. Gandrīz Polijas izmērs. Jā, un tad tu iebrauc Rumānijā, un tad, lai tiktu, piemēram, līdz Bukarestē, kas tur lejā pa vidiņiem ir, tev reāli vēl viena pilna diena braukšanas ir. Jo ir jāņem vērā, ka viņiem ir tur posmi ar ātrgaita šosejām, bet tur, kur tev nav ātrgaita šosejas, tur tev ir vairāk vai mazāk kalni, un tur, kur ir kalni, tur tā braukšana ir lēna. It kā liekas, kas tur ir, nezinu, tur 200, 300, 500 kilometri, bet visa diena var arī aiziet. Un kā man bija pagājušajā vasarā, kad akli sekoju Google Maps navigācijai un principā iebraucām Tūplī. Pareizāk sakot, ceļš beidzās. Viņš tur kalnā tāda grants tā kā aizgāja, tur bija daži, kas forsēt mēģināja, lai gan ar biksteri varētu arī mēģināt pilnpiedziņas forsēt, bet diez vai ar ģimeni piedzīvojumās kaut kādas iebraukt. Labi redzēs. Bet savām attaisnojumam teikšu, ka neesi vienīgais tur rāvu nost no tā ceļa, un arī ārzemju visādi un vietējie numuri tur griezās nost, un tas ceļš tur tāds palika arvien šēdīgāks un šēdīgāks. Un tad tu tā brauc un domā, es taču nebūšu loks un negriezīšos riņķī tagad. Braukšu, skatīšos, kas tur tālāk notiek. Ja? Viņš tā brauks tik tā, ka vairs nevar apgriezties. Arī tā noteikti var būt gadīties. Un tad tālāk, kad es tiku prom no tā tūpļa situācijas, es secināju, ka cik forši, ja pretī brauc fūra. Tas nozīmē, ja fūra var izbraukt no smagā mašīna, tas nozīmē, ka pavisam noteikti ar vieglu auto es tikšu tur tālāk. Tā kā tas bija tāda man galvenā atziņa no tā pagājušās vasaras brauciena, kad ja pretī ir smagais auto izbraucis, tad arī es tur tikšu galā šādā vai tādā paskatā. Bet vispār kalna nav jokalota. Un mēs Latvijā neesam pieraduši, mēs vienkārši neprotam. To gan esi bijis arī kalnainākās vietās ar mašīnu. Neesi bijis kaut kādās Itālijās, kaut kādās tur. Jā, mēs esam rāpušies ar mašīnu augšā arī. Ir tāda Francijā, tur, kur Tour de France iet, viens no posmiem, viens no vājprātīgākajiem. Viņam tāds sapņēns nosaukums Hujēze, Albaduēze patiesībā. Jā, tur kaut kāda 18 crazy līkumi ir, tur jau, kad zāģē dīzela augšā, tur ir, muguri ir slapji, kā tie džentelmeņi tur uzkāpja ar tiem riteņiem augšā, tas ir ļoti interesanti, jā. Dopings. Viss kaut kas ir redzēts, bet man ir jāsaka, ka arī man ir bijuši piedzīvojumi ar Google Maps, un Google Maps es no laba prāta arī pat Latvijā neizmantoju, godīgi sakot. Es paskatos, kur tā kafejnīca ir, vai kur tas murkšķs ciemats, vai vēl nezinu, kas tur ir. Un pēc tam es cenšos veizu izmantot. Ar Google Maps man ir bijuši visādi triki, ir visu kaut kur ievest, visādos baltajos ceļos, pilnīgi nepamatot. Nepatīk, neizmantoju, un katru reizi, kā izmantoju, tā nožēloju šo te savu neapdomīgo lēmumu. Jā. Ar Google Maps pamatā man tā pieredze ir laba. 99% gadījumu. Un tad vienmēr ir tas 1%. Kad brīžiem man patīk, piemēram, tu brauc, ir kaut kāds tev viens maršruts, un te kaut kādā momentā viņi izdomā Google, ka hei, šeit būs labāks ceļš, un pārrēķina kaut ko, piemēram, uz moču braucot, tev varbūt tur nav laika bakstīties un teikt, nē, pagaid, gribu šeit. Un tad tas pārrēķinātais gabals bieži vien ir tas 1%, kad tur nevajadzēja braukt. Jo tiešām kartē varbūt navigācija domā, ka normāls ceļš, bet reāli praksē tur normāls ceļš varbūt jau 10 gadus vairāk nav. Tas tipiski tur ir kaut kādās tādās mazāk apdzīvotās pasaules daļās. Tā ka tas 1% ir riktīgi forši. Bet tā jau pa ceļiem, ja tu plāno braukt lielajiem, tad jau nav tur nekāda baigā problēma, manuprāt. Lūk, tā kā jā, bet pēc tam 2 nedēļām, kad būsim atpakaļ veiksmīgi, es ceru, tad arī varēs arī vairāk pastāstīt, kā tur gāja un kā mēs tur darījāmies. Jo, dažas naktsmājas pirmās ir sabukotas, un tālāk jau tur tā on the fly arī domās, ko skatīties, ko darīt. Var komentāros ierakstīt, ja kāds ir bijis arī Rumānijā, kas ir paticis un ko noteikti vajag redzēt. Noteikti mēs to Transfagara šanpampu izbrauksim, bērni lai uz lāčiem paskatās, noteikti ceļa malā sēdēs, visu laiku viņi tur sēž. Lūk, un tā. Lūk. Bet ķeramies klāt. Žāvēto desu vajag vienmēr turēt kabatā, kad dodas pie lāčiem. Ko vajag turēt? Žāvēto desu. Kādu nelielu gabaliņu vai 2 kabatā. Nevajag barot, man liekas, dzīvniekus. Nē, tu viņus nebaru. Tas tāds, lai viņi nāk pie tevis draudzēties. Lai viņam našķītis ir un tā. Labi, piešļūcam tagad mazliet vēl ne tehnoloģijās, vēl drusku autotēmās, jā.
Nu, kā jau vasarā aktīvais 1000 km testu sezona mums ir, un tātad vispār diezgan dūšīgi. Mēs esam jau paspējuši apstrādāt vairākas mašīnas šajā te gadā, un burtiski šodien arī Lauris mums brauc ar MG4 Urban, laikam, un tur tas stāsts bija tāds, ka tā bija tāda 25,000 eiro mašīna ar valsts atbalstu, principā tuvāk 20 jau tiecas. Un tā kā salīdzinoši lēta priekš elektromašīnām, un tad man likās, ka ir svarīgi pamēģināt, patestēt un paskatīties, nu, tā kā, cik sūdīga tā mašīna ir, vai nav sūdīga varbūt, ja? To tad mēs, es domāju, nākamā nedēļa sarakstīs, Lauris samontēs video, un tad varēs ātri izpušot laukā no tās Rumānijas. Un es pats izbraucu šonadēļ trešdienā ar Toyota CHR+, jo Toyota jau arī, lai arī tur beigi spirinās un pretojas elektrifikācijai, tomēr mēdz izlaist tik pa laikam arī pa kādai elektromašīnai. Un kopumā tas CHR+ bija ok, vienīgais un tāds padārgs salīdzinoši 45,000 eiro, bet tas bija par lielo bateriju arī. Nu, tāpēc tā. Bet Paga par riktīgi lielo bateriju vai par vienīgo, ko pie mums ir pieejama? Latvijā vienīgā ir pieejama. Tā kā tur kaut kāda noteikti ir spēle ar pricingu, lai citus modeļus varbūt nekanibalizē un neēd, jo viņiem taču jātirgo arī BZ4X, kas gan ir pieejams arī ar mazo akumulātoru un lētāks maksā. Tā kā, kaut kāda tur doma ir bijusi tiem Toyota menedžeriem aizmugurē, kāpēc viņi šito tirgo dārgāk. Jo it kā varbūt tas ir tāpēc, ka pozicionēts, ka tas ir tāds hipsteru vairāk pilsētas auto un tie, lai maksā vairāk. Jo par stilu cilvēki mēdz maksāt vairāk. Savukārt, ja tev tāds ģimeniskāks, praktiskāks auto, tad varbūt tur vairāk izvērtē apacīk, ko es dabūju pretī. Tāds. Es pieņemu, ka varbūt tas doma gājiens ir. Un nereti arī autoražotāji sāk ar dārgākām mantām un pēc tam piedāvā varbūt ir lētāk, jo galā šitais te ID Polo tūlītās būs sākotnēji pieejams dārgākās komplektācijās, un tad tur vēlāk kaut kad pēc gada būs piedāvāts ar to mazo bateriju un tad attiecīgi lētāk. Tā kā laiks nāks, redzēsim. Kopumā mašīna diezgan normāla. Es par to joprojām runāju. Man atlicis tikai uzrakstīt rakstu, varbūt pirms braucu prom paspēt šodien un nopublicēt. Jo nākamā nedēļa mums, man liekas, ka vēl tur kaut kas bija ieplānots, bet jebkurā gadījumā būs. Mums tie testi vēl tālāk, jo laiks ir labs, mašīnu ir daudz, ir jāturpina maukt šajā te virzienā, tāpat kā arī močus jāatstā. Laika tikai nav, jā. Laiks prioritāšu jautājums, kā saka. Lūk, tā kā tas arī ir. Un vēl par tehniku tādu braucamo runājot, Henrijs jau ir sarakstījis, es vēl neesmu nopublicējis. Viņš ir pamēģinājis elektrisko Cube Reaction kalnu velosipēdu. Tā kā, cik es sapratu, diezgan lādzīgs tas aparāts, vienkārši man pārlasīt, paskatīties un izspērt laukā, varbūt nākamnedēļ arī būs. Jo arī tā ir tāda forša vasarīga tehnika, taču par tiem velosipēdiem vairāk, kā es saproti, un tu esi izbraucis kaut vienu kilometru šogad, vai ne? Dažus, teiksim tā. Es koncentrēju savu spēku uz muguru, ceļu laušanu un tādā garā. Cik tev velosipēdi ir? Ļoti maz. 1 vai 2 tev velosipēdi ir? Vai 5? Tīri tāds mans. Tieši tavs. Tīri man ir 3. Ārprāts un nebrauc ģimenē skaitot. Tajā mazajā ģimenē pāris mājām man ir apkopē 1, 2, 3, 4. Būsim godīgi, uz 4 cilvēkiem ir kādi 9 velosipēdi. Fantastiski. Tā ir tīra izlaidība, un mēs vienkārši vienu gadu. Tas bija pirms 2 vasarām vai pirms 1 vasaras, tādā ziņā, ka pirms 2 droši vien. Bija kaut kas, kad pārdeva diezgan, vienkārši vajadzēja, tādus, kad kāds draugs atbrauc komīt, atbrauc tādu sieviešu tipu foršu velosipēdu, diezgan daudz pārdeva. Neatceros, cik maksāja ap 150 eiro, bet tad forši svaigi izskatījās. Viens pat tur bija Latvijā ražots, tur šķiet ar, ko nozīmē Latvijā ražots, Latvijā salikts kopā, visticamāk, un kļeiku uzlīmētu virsū ar vecrīgas siluetu. Mēs kaut kāds čups sapirkām, mēs vienkārši stāv, kad ir. Ar tiem droši vien kopumā ir izbraukt kādi 40 km ar visiem. Tas tā kā man pagājušajā gadā ar moci bija, mocis ir, braukšanas nav.
Nu, lūk, bet jā, tā kā tehnika ir dažāda, un es vēl ar tiem močiem arī vēl šogad noteikti uz testiem būs vairāk. Ja viņi gribu paņemt to maziņo, kas viņiem bija, un vēl kaut kas interesants, ja? Bet, tā kā viss pēc kārtas, par visu informēsim, par visu stāstīsim un sekojam līdzi Kursors LV un visām citām mūsu izpausmēm un aktivitātēm. Bet tagad gan, laikam, tad iešļūcam iekšā jau bišķiņ tehnoloģiskākās ziņās. Iesākam varbūt, zini ko, ar apskatiem, jā, tātad tev bija iespēja notestēt interesantu tehnoloģisku monitoru, Samsung Odyssey G8 monitoru, un es tā baigi neiedziļinājos vēl, jo tu biji testētājs. Es redzu, ka virsrakstā ir 6K ar 165 Hz un 3K ar 330 Hz. Kāpēc? Un es esmu redzējis ar citiem monitoriem, kad norāda divas izšķirtspējas kaut kādas jau reklamējot. Kāpēc? Kas ir kaut kāds parādījies iespēja viņiem? Tieši kā tā tehnoloģija strādā, es nepateikšu. Īsti dzīdars tas, ka tu samazini to izšķirtspēju, super nav. Bet tas, protams, ir, ja tu pretstati 6K izšķirtspēju, ko Samsungs pats reklamē, ka šis ir konkrēti pirmais šāda veida monitors vispār pasaulē. Es pieļauju, ka viņi iespējams runā par patērētāju līmeņu, tehniku. Un jā, pamatā laikam uzskata, ka tas ir gamer modelis. Šis nav OLED, šis ir kaut kāds fast tips vai kaut kas tam līdzīgs. Nevis kaut kas tam līdzīgs, bet tā arī tas tiek dēvēts. Un tā tad ir 6K izšķirtspēja ar 165 Hz. Ar milzu zvaigznīti aizmugurē, jo, būsim godīgi, kad ir jābūt ārprātīgam dzelzim, lai vispār kaut tuvotos kaut kādam tādam kadru skaita nomaiņai pie šādas izšķirtspējas. Un šis monitors spēja arī ir pārslēdzams arī 3K izšķirtspējā 330 Hz, kas vēl ar vienu ir pilnīgs kosmos. Tur apskatā ir pieminēts visas tās izšķirtspējas, viņas vēl ar vienu ir ārprātīgas, vienkārši ārprātīgas, lai tos pikseļus tur kustinātu. Labi, sāksim ar to labo, ka monitors patiesībā tiešām izskatās, tas attēls ir kosmos, kad noliek blakus. Man ir 4K 27 colu monitors uz galda, es noliku blakus. Tam 6K ir uzreiz. Tu pilnīgi tie punkti, tu ar aci nevar izšķirt. Tas ir crazy, kas tur ir uztaisīts tajās 32 colās. Bet, tā kā tas ir pirmais, tad pirmkārt ir cena. Samsung pašu veikalā tas monitors ir uz ieraksta laiku jau kopš vakardienas, kopš 19. datuma ir nopērkams tas monitors 19. jūnijas, tā kunga 26. gads. Un tā monitora cena 1249 eiro, kas man šķita diezgan stipri par daudz, lai arī tas ir pirmais, jo vispār es ceru, ka Samsungs neklausās, ka tas iespējas bija tāds, ka ir viņi ir uzbūvējuši šo te matricu ar 6K izšķirtspēju, bet viss, kas ir samests apkārt, ir bijis, Džeki, kas mums ir noliktavās, jo tā kāja un visas pārējās tās plasmasas detaļas, tas noteikti nav 1250 eiro. Noteikti nav. Tas pats IPS, tāpat IPS matrica, viņai tur bija problēmas ar krāsām, es nezinu, kas tur bija noticis, jo es resetoju un attiestatīju un pārkalibrēju, un tāpat tās krāsas bija pilnīgi crazy, vismaz tas, ko uzskatīju šis kalibrēšanas, tas nezinu, kā viņš tehniski pareizi saucās rīks. Bet kalibrators ir viena lieta, bet pašam ar aci tev liekas, ka tās krāsas ir greizes? Nē, nešķiet, bet es neesmu ne mākslinieks, nekas, ja tur tas rozīgais vai tas jūras zilais tur aizpeld, to es nevaru pateikt uz aci, arī pat ja aizpeld tik vājprātīgi. Un tad ir viss kaut kādas tādas lietas, ka, piemēram, tur nebija USB-C vispār, kas tas ir mūsdienās par monitoru, par štuku 250 vispār bez iespējas pievienot klēpdatoru caur USB-C.
Tur bija, kā jau es teicu, tā sajūta ir tāda, ka ir ap foršu, labi, ap pasaulē pirmo matricu ir apbūvēts apkārt, davai, kas mums ir. Ļoti divējādas tās, ja tas monitors maksātu, nezinu, zem 1000, stipri zem 1000, tad, varbūt mēs varētu par to parunāt, bet, jā, un ja ņem arī vērā to, ka vajag nenormālus dzelžus, vienkārši nenormālus dzelžus, tīpaši to gribi spēlēt kaut kādās tādās izšķirtspējas, piemēram, ar mūsu video kartīti, kur es ceru, ka tiks pavisam drīz nomainīt pret kaut ko jēdzīgāku, daudz jēdzīgāku. CS2 gāja ar 20-23 kadriem sekundē 6K izšķirtspējā. Kaut gan tā ir, labi, tā nav super svaiga, bet tā nav arī 15-gadīga video karti. Jā, tur vajag, tur arī vajag attiecīgās pieslēga vietas, lai tas attēls ietu bez kompresijas. Tur ir vienādi sakot, tev ir jāizpildās ļoti daudziem ķekšiem, lai tev vispār to monitoru pat būtu pie kā pielikt, pieslēgt, lai tev viņu vajadzētu un lai to pašu naudu varbūt samaksājot par OLED būtu tomēr tas gandarījums drusku lielāks nekā par šo te izšķirtspēju. 3,2 cols ir vienkārši diezgan standartizēts izmērs, kas tas nebija ne vaida, ne kāds cits. Izskatās forši, es jau tādu noteikti nepirktu. Man bija uz apskatam arī blakus no Gigabyte 1440p OLEDs. Tas pasaules ir pilnīgi viņi pa 400, ja es nemaldos. 27 coli, 1440p OLED. Un pa šiem 400 es parasti rakstu tādus muļķības, tā uzbūve pa 400 eiro. Ok, tas vēl ar vienu ir daudz monitoram, tīpaši, ja tur tev nav kaut kādas specifiskas vajadzības, bet tur bija tas sabūvēts bija tā, man bija vienkārši mute vaļā, ko var mūsdienās par 400 eiro uztaisīt, jo kādu, burtiski paskatoties pāris gadus atpakaļ, 2 gadus atpakaļ, tie OLED monitori tiešām arī maksāja tur 900 000 un tā tālāk, un viņi nebija ne forši, tam brīdim, protams, viņi bija wow, bet tagad, kas ir mūsdienās par 400 eiro OLED, bija vienkārši tāds ļoti foršs vidējais aritmētiskais gan darbam, gan spēlēm. Tik plāns. Tiešām nepārspīlējot bija nostrādāts tā, ka man bija vienkārši mute vaļā. To ir grūti aprakstīt. Forši, jo tu varētu, ja var aiziet kaut kur samedīt veikalā, viņi paskatīties kaut vai no sāna, cik tas monitors ir plānīgs. Un, tas ir wow, ko mūsdienās var uztaisīt. Un pie tam? Es viskaut kas ir redzēts un diezgan reti tāds wow moments, bet šis bija riktīgi foršs. Apskats mums ir, Un tev arī bija no Gigabyte vēl tur budžeta tāds monitoriņš kaut kādā brīdī. Tas nebija pastāv. Un tur arī, man liekas, izteicies diezgan normāli, ka patiesībā Gigabytes māk salīdzinoši ne trakās naudās uzbūvēt foršus monitorus. Jā, tu sajūti, par ko tu esi samaksājis. Jā, noteikti. Par Gigabyte tiešām es esmu ļoti pozitīvi pārsteigts šajā jomā. Ok, labi. Tālāk. Tev bija tāda interesanta ziņa par tie Microsoft Teams, kas izsakos uz Office negājējus. Kā tieši, ko izsakos, kāpēc? Mums jau te... Kā jau viss pasaulē ir tikai melns vai balts, binārs, vai kā to sauc moderni. Ka ir vieni, kuri ir absolūti uz Office negājēji, un vieni, kuriem ļoti patīk tur trīties apkārt un pieskatīt citus un parādīties savā jaunajā, es nezinu, kur šlipsē vai kedās vai valsiņ, kur. Tas, pie mums jau mazāk tās ziņas izskan, es nezinu, kā tiek atgriezt cilvēki atpakaļ uz Office vai netiek atgriezt. Tas gan daudzos gadījumos ir win-win situācija, ka tie cilvēki nenāk un neizdzer to kafiju un nenotina toaletes papīru un nesēž uz poda un tā tālāk.
Bet Amerikā ir ļoti bieži arī dzirdētas, lasītas ziņas par šo te, ka tiek sākot no visādiem Amazoniem, Microsoftiem, you name it, kā angļi saka, ka pilnīgi viss tur vienā brīdī pēkšņi paziņoja, ka jāatgriežas ofisos. Labi, kā to izsekot, kaut kādas tur čipu, tas, ka tu ielogojies, ne, bet ienāc pa durvīm, lai tu vispār tiktu tajā ofisā iekšā. Tas ir, bet tu vienmēr var aizvākties projām, un tad arī Microsofts ir būdam brīnišķīgi, kā lai to tā maigāk pasaka, dirsieni, ir iebūvējuši šajās te tīmos opciju, kas tavam priekšniekam, tīmlīdam, kolēģiem un tā tālāk parāda, ka tu esi vai neesi pieslēdzies pie šī te Wi-Fi darbā. Tev tā nav precīzi ģeolokācijas, bet var, jau tas ir palaists. Var redzēt, kur tu, tātad nevis kur tu atrodies, bet vai tu esi ofisā pie ofisa Wi-Fi. Ja? Tas gan pamatā tiek šobrīd reklamēts kā opcija, ka tur, var skaitīt aizņemtās vietas, ja tev ir kaut kāds free seatings, vai tur es sapratu, ka viņi iziet uz to, ka varēs kaut kā aplēst kaut kādos meeting rūmos, vai ir aizņemti, vai ir vietas pietiekami, kaut kādas tādas nianses, bet tas bija ļoti maz izskaidrots, bet skaidrs ir viens, ka tīmos šāda iespēja ir iebūvēta, izsakot, esi vai neesi ofisā, bet šobrīd dievojās Microsofts, ka ir atspējots pēc noklusējuma. Tātad, ja tavs IT admins ieliks ķeksīti iekšā un pateiks tavam priekšniekam, tavam tīmlīdam, ka rekušeku to var paskatīties, tad arī rekušeku uz tevi paskatīsies. Ar vēl baltāku aci, vai es nezinu, kas tur notiksies. Bet varbūt vienkārši priekšnieks mēģinās saskaitīt picas gabals, ko atstiept, vai lielos čekus ar milzīgām diez vai. Tev uz darbiņu jāiet vai attālināt, tu joprojām mals vai hibrīds kaut kāds? Tāds nosacīts hibrīds, bet 95% no mājām jau nav Kristaps groza galvu, bet tu pats zini, cik daudz laika tiek pavadīts transportos, vienalga vadājot uz dejošanu vai vadājot savu pakaļu kaut kur šurp turp. Ja es varu 40 minūtes dienā divos virzienos to nedarīt vai vairāk, tad neteiksim, ka es esmu ļoti pateicīgs, bet es neizrādu klaju nepatiku. Bet tas jau ir tā kā no tava skatu punktu raugoties, jo parasti jau darba devēji īpaši nedomā par to, kas tur ērtāk, kas tur neērtāk darba ņēmējiem ir. Mūsdienās jau tā vairs arī īsti nav, un ir paaudzes mainās, un jaunie nāk ar savām prasībām, vecie paskatās, šitā arī var, ja? Jā, kāpēc viņš var sēdēt, adīt tās zeķēs ar suni un tā tālāk, vai nezinu, tur pieprasīt, es nezinu, ko tur paintball istabu, lai būtu nodrošināta, vai es gribu tur tikai tērvetniekus dzert 7 grādu temperatūru. Starp citu, es nesaukšu kur, jo es, godīgi sakot, vairs neatceros. Bet māsiņa strādā ofisā, kurā ir alus, pieejams darbiniekiem. Jebkurā, pat ne tā, ka piekdienā, tu vienkārši atnāc kaut vai otrdienā uz darbiņu, un tev ir leduskapī stāv aliņi. Par snekiem es īsti nezinu, bet es zinu, ka viņiem tur stāv ne tikai soft drink, bet arī aliņi. Tur noteikti ir kaut kāds āķis, tas nevar būt tik skaisti viss. Varbūt. Es nezinu. Kaut kāda doma tur ir. Bet, ja ir, ka, piemēram, tā kā šodien, kad es esmu, piemēram, man nācās atbraukt līdz Dāčai šajā te brīvdienu priekšpusdienā, droši vien tā to sauksim, un pavadītais laiks ceļā bija kosmisks, ārprātīgs satiksmes sastrēgumu un tā tālāk, un ja man šajā galā būtu augsts caliņš, es kā mūsdienās nedzērājis, gandrīz pilnībā teiktu, ka jā, tas būtu bijis forši. Ja tu esi ar savu
skrējriteni otrdienas rītā braucis, šausmīgi pārmocījies, tad tu ienāc ofisā un klaukts un vaļā. Tad uzreiz nelietojam alkoholu. Un tad diendusiņa uzreiz vai kaut kādu, un tad tu pamosties tur pēcpusdienā. Un... Jā, tieši tā. Viens mītings jau uz mājām jābrauc. Labāk, lai tas pipļuks strādā no mājām. Viņš tur, tur nomazgās traukus uz darba laika rēķina, vai tur palaidīs robotu uz darba laika rēķina, vai noskries pēc kurjera uz darba laika rēķina, bet viņš nebūs varbūt piedzēries un ārprātīgi nelaimīgs pirms un pēc tam. Oi, par robotiem runājot. Man tagad ir atbraucis uz testu Dreamy X60 Ultra, ja nemaldos. Robots, kurš jā, lielais komplekts, respektīvi dokstacija, kā jau tagad viņiem visiem ir tātad māk tur mazgāt, un šitam ir tie apaļie mopi, kas riņķo. Tas ir, es teiktu, ka tā vēl ir tā iepriekšējā paudze, jo man jau liekas, ka tie rullīši ir tā top tēma. Ka tad iegarnie rullīši, kas tur, rullītis, kas griežas, man liekas, tas labāk tīra grīdēs, bet labi, cietās. Bet tas Dreamy robots, tu arī esi, man liekas, kādreiz testējis kaut kādus Dreamyus jau arī. Man pašam ir. Tieši Dreamys, ja? Lūk, jā. Kopumā tāda interesanta pieredze, piemēram, salīdzinot ar to Xiaomi, kas man tur bija. Šitais Dreamys ir reāli tāds ātrs. Viņš tāds klusiņš, un tu tikai dzirdi, kur viņš aizbrauc kaut kur, un patīra kaut ko, taču viņš kaut ko pastāsta, jo tagad tas tur ekstra tīrīšana pabeigta. Laikam kaut kādu pleķi viņš tur saskatījis, ir kaut kādas, nezinu, no bērniem, kaķiem vai no manis satīrījis, lepni pasaka un kaut kur aizbrauc tālāk. Tā kā tā robota ceļa nav izdibināmi, jo tas Xiaomi kaut kā esmu pieredzis, kā viņš laiku braukā, un tur kaut kāda loģika, tā no manas skatu punktu raugoties. Šitais Dreamys kaut ko tur mauc pa savam, un tā kā tam Dreamyiem ir spēja pakāpties, tas ir radījis arī riktīgu šokinga stāvokli arī kaķos manējos. Tātad pirmkārt, es kaut ko dzirdu tā ar vienu ausu aizmugurē, kaut kas, notiek kaut kāda kāpšanas skaņas tur, un es paskatos, un tur kaķis vienkārši šokā skatās, kā tas robots kāp viņam uz skrāpeles. Tā kartona tāda plāksne, kur viņa nadziņus asina, ja. Viņš tur normāli uztusnī augšā, izgrozās riņķī uz tās skrāpeles kaķiem par lielu šoku, pēc tam viņš tur pagriežas kāpi nost, iesprūst, braukā uz priekšu uz aizmuguri, tomēr no kāpi nost, aizbrauc prom ātri. Pēc brīža dzirdu kaut kādas atkal dīvainas skaņas. Tas robots ir vienīgais no visiem maniem testa robotiem, ir atļāvies pats izdomāt iebraukt vannas istabā. Tur arī tāda maza līstīte ir pārbraukt. Citi nekad nav varējuši vai pārbraukt, sapratuši, nebūs. Šitām pofīgi viņš vienkārši iemauc iekšā. Tā kā vannas istabā ir arī kaķiem vannas istaba, skatos, ka tas nabaga zvērs ir atnācis uz turieni, viņš ir šokā pilnīgā. Kas tagad notiek? Kāpēc šitais baltais apaļais aparāts man skrāpeli bižo un tagad vēl arī man tolti iztīrīs un sagāzīs. Tā kā diezgan nešpatnis tas Dreamys. Tas bija tas, kas man tā prātā. Un tur arī tīrīšanas līdzekļi ir tvertnīte, tad ir kaut kādas tur pret mājdzīvnieku smakām var tur iepilināt iekšā kaut kādu līdzekli. Bez laikam suņu gadījumā vairāk ir svarīgāks, ne? Vai ja kaķi kaut kādi mēdz būt kaut ko tur aizšķurāt, bet tad ir citas problēmas mājās. Jā. Bet man jāsaka, par Dreamyiem man jāsaka tā, ka tiem ir ļoti labas tās kartas veidošanas un ļoti precīzas. Līdzēs, kam arī tas robots var spēt ātrāk pārvietoties. Vismaz man ir radies tāds iespējas no viss tā, ko es esmu redzējis. Jā. Protams, jo svaigāks modelis un tā tālāk, un tur sensori, un tur atpazīšanas, un visādi tie nomestās zeķes un viss kaut kādas tādas lietas apbraukšanas. Protams, tas viss tur salasās, bet arī tad cena salasās. Bet man ir tāds diezgan vienkāršs, bet tas Dreamy ir, ja es esmu, pa Xiaomi man bija pasen, bet tas bija pastulbs, man jāsaka. Bet mēs runājam tagad par, par 6 gadus vecu modeli. Tas Dreamy ir tāds bišķi svaigāks. Ne pats modernākais, bet man tas Dreamy tiešām, pilnīgi nekad nav bijušas nekādas problēmas. Ir, tur, vienreiz kaut kāda naktskrakla jostu viņš ir ierāvis un citreiz uzknābā kaut kādus tos Lego, ko viņš pats pēc tam nespēja iestumt tajā putekļu tvertnē iekšā. Tad tur braukā apkārt un graba drausmīgi, bezdievīgi, bet visā visumā es esmu ārprātīgi ar Dreamy apmierināts. Jā, tas bija
Es gan droši vien šo te mazo triku nekad neizveikšu, bet man bija vien brīdi doma, ka vajadzētu arī to zāles robotu palaist. Un tad man šķita, ka tie Dreamy varētu būt tiešām forši arī zālā. Jā. Nu, tie ir tie galīgi moderni bez tās GPS antenas pie sētas. Bet šo es vēl neesmu izpildījis. Un tās cenas arī tik augstas tiem robotiem, ka es varu noziedot pusotrā nedēļā reizi. Cik man tur kādu stundu, 20 stundu, 40, atkarībā no tā, cik zāle garums labi tomēr var laikam nopļaut vēl pats pagaidām. Šeit var ieplagot, ja kāds klausās no robotu tirgotājiem, var droši padot ziņu Kristaps@kursors LV, un mēs ar prieku izskatīsim iespēju arī notestēt kādu no robotiem, jo mums ir bijuši arī zāles pļaušanas robotos testu. Tev bijuši kādi 2 vai 3, un Jurģim ir bijis. Viens ir bijis. Bija Orbex kaut kāds, un tev. Jā, tas bija ar to drāti. Tas bija, tāds vienkārši, laikam, un lēts. Ne, tādu es negribētu. Nu, bet tagad vismaz zini, kādu tu gribi un kādu tu negribi. Nu, tagad es zinu, kādu es negribu, jā. Jo, tur galīgi nav tā saprāta un datoru redzes jau kaut kā tāda, tad tur ir briesmīgi jāstrādā pie visādiem. Vienalga, tev ir kaut kāda dobe, un tad ir jāvelk tā drāts apkārt. Nē. Tas ir diezgan sviestens pasākums. Jā, un Jurģim bija kaut kāds vēl, viņam ir mājās kaut kāds robots un kaut kāds tur mūs. Jā. Jurģis, man liekas, trešo gadu jau to izmanto, un cik es dzirdēju, ir ļoti apmierināts. Jā. Vēl par tiem robotiem runājot, pabeidzot arī, respektīvi, Dreamiem, kas vēl man patīk, ka viņš māk izbīdīt gan to rotējošo birstīti sāniņā, lai es gruzīšos no pie līstes tuvāk piebraukt un uzslaucītu. Un viņš māk arī, tas māk arī tos mopus izstumt uz ārieni un iztīrīt, jo parasti jau ir tiem robotiem tā problēma, ka viņi nemāk tur gar pašu līsti nobraukt. Tas man likās tāda forša lieta, un arī apakšā viņiem ir tā dubultā birste, kas reāli pret matiem visādiem, un ja ir matēņi maisaimniecībā, tad reāli tā ir problēma. Es redzu pēc tā Xiaomi, kad mēnesis neesi pieskāries tam robotam, pacel augšā, un tur viss ir tajos matos, un tad attiecīgi viņš neefektīvi arī darbojas pats tālāk, jo viņš nespēja neko tur īsti uzturīt. Vienīgais, kas man likās interesanti, visdrīzāk būs tie lietotnē, tur jāpaburās, kaut kā baigi ātri viņš to ūdeni iztērē. Viņš kaut kā baigi dušīgi, laikam, mazgā tās birstītes un pāris braucieni, principā, un tad man viņš tur lamājas, ka vajag papildināt ūdeni, un savukārt Xiaomi gadījumā tur tās arī tvertnes tāds iegarenākas ir, kaut kā viņš mazāk tērē, bet to visu var nokonfigurēt. Un Dreamy lietotne man drusku liekas tāda smagnē, jo tur ir tik nenormāli daudz tādu feature un funkciju, ka vienkārši vajag kādu vakaru apsēsties un pasēdēt un paskatīties, ko man no tā visa vajag vai nevajag. Ja? Tā kā, tā ir tāda, man liekas, viena no tādām funkcionāli bagātākajām varbūt lietotnēm arī tiem robotiem. It kā viņas visas vairāk vai mazāk līdzīgas ir savā starpā, bet man liekas, ka Ekovakam senos laikos bija tāda prastāka tā lietotne. Lūk, kā bāgi jau iet uz priekšu, mums jau arī Roboroki ir daži sagatavot apskati. Un man ir jāsaka, tāpatās kā Kristapam arī tur bija ar to izbīdāmo mēslu savācēju to ūsu un arī izbīdām lupat uz vienu stūri izbīdījās, lai varētu nobraukt tuvāk pie grīdlīstes. Krūti, ļoti forši, bet cenas kosmiskas. Arī tuvojās vai bija pat pāri šim Samsung monitoram. Jā, ok, labi. Kas mums vēl tāds... vai tu pamēģināji Google Earth tīmekļa versijā iebūvēto vienkāršo lidojumu simulātoru? Google Earth, taču atceramies, senos laikos, man liekas, visiem baigi patika, tagad viņi parādījās, wow, var paskatīties kartes, tādas arī tās satelīta kartes saprotamā foršā vietā, bet tad kaut kā, man liekas, bija noplikusi interese cilvēkiem parasti, ok, apskatījos, labi, kur tur tālāk, bet tagad izrādās, ka Google Earth ir tātad web sadaļa, pagaidi, kā viņam varēja tikt klāt. Kaut kā tur varēja tikt klāt. Explore Earth. Tad mēs spiežam Tools, Flight Simulator. Un tad, jā, tad tiešām tā kā tu tur tā ļoti vienkāršoti vari līdzināties. Bet
man liekas, ka tas ir arī tāds atgādinājums, hei, Google Earth joprojām eksistē. Hei, var paskatīties, kā izskatās, nezinu, Zaķisvalas tornis, piemēram, televīzijas no augšas vai no sāna garām palido. Bet tur tiešām ļoti super vienkārši. Nav nekāds tur Microsoft Flight Simulator līmenis, bet kaut kas tāds, ko tu vari pārlūkā padarbināt. Par pārlūku padarbināt. Es taču biju atklājis un tādu nejauši spēlīti pārlūkā malkas skaldīšanas. Tā pagaidi, kā viņi saucās. Screen.toys slīpsvītra firewood. It kā absolūti stulbi, tā kā virtuāli priekš kam varētu gribēt skaldīt malku, bet ārkārtīgi lipīga, tik smuki sataisīta, ka tu tiešām skaldi to malku, un viņi tur smuki krāmējas apkārt tev. Es domāju, ka tajā nedēļā esmu kādas stundas, 10 varbūt vienkārši tā fonā klikšķinājis. Ja, tā kā, ja gribas atkarību jaunu digitālu, droši var. Es nevaru, viņi tik smuki izskatās un ar skaņām visām tam. Kad farming simulators vairs neiet uz Macintosha. Nav man Macintosh, uz Linuxa man neiet. Jā, tad spēlē šitā te draņķi. Jā. Labi, tas viss, protams, ir joki. Īstas problēmas ir ķīniešiem, jo Ķīnas tātad Ministry of State Security, tātad, kas ir valsts drošības ministrija, apsūdz bruņurupučus un zivis, ko viņi zoga sensitīvus jūras datus. Tātad viņi esot atklājuši kaut kur tur pie mainland Ķīnas krastiem kaut kādus bruņurupučus vai zivis, kas ir aprīkoti ar kaut kādiem sensoriem, un viņiem tas liekas ļoti nopietni, kad viņi tur spiego kaut kādus temperatūras, jūras plūsmas, ko tur var. Gan jau, ka zinātāji var daudz ko pētīt, kas atrodas zem ūdens virsmas, un tad ķīniešiem tas nepatīk. Viņi bija pilnīgi pat tādu paziņojumu publiski izplatījuši, ka tā nevajag darīt, un kad mēs tur ļoti nopietni uztveram, un ka tas apdraud vistiešākajā veidā Ķīnas nacionālo drošību. Ja, tā kā. Un tas man atgādināja atmiņā, ko taču bija arī, ka tik ne pie Norvēģijas krastiem toreiz, tur tas lielais valis Beluga bija ar kaut kādām kamerām aprīkots, ka Krievi bija iesūtījuši. Tas bija pirms kaut kādiem gana daudziem gadiem, es atceros ziņās bija arī nonācis. Tā kā, gan jau, ka tā ir kaut kāda prakse, ko pielieto, un tie spiegu bruņurupuči un spiegu zivis ne pirmo noteikti un ne pēdējo reizi mums ir bijušas. Man liekas, ka bija arī ziņa pāris nedēļas atpakaļ, ka amerikāņi vai pārtrauc finansēt kaut kādus sensorus jūrā, kas tur pēta kaut kādas straumas vai kaut ko tādu, tur kaut kādu nepilnu 1000 sensors vienkārši vai izvilks ārā, vienkārši nedarbinās vai neapkopas vai kaut kas tāds. Kaut kas uz to pusi, bet tur, zinātnieki bija diezgan lielās šausmās par šo te, jo saprot, ka viņiem tur vajadzēja kaut kādus datus vākt līdz tagad es pilnīgi uz dūlo teikšu, tad, līdz 30. gadam, piemēram, vai līdz 35. gadam vajadzēja vākt kaut kādus datus, un tad varētu izveikt kaut kādus secinājumus, vai es nezinu, kaut kas tur. Bet, amerikāņi izdomājuši, es gan nezinu, kā tas beidzās, vai tiešām arī tur ir pārtraukts tas finansējums, bet, kaut kā uz nepareizo pusi iet, bet, ķīnieši doma, ka bruņurupucis ir visvainīgs, jā. Tā varētu būt. Ok, labi. Ķīnieši, lai nodarbojas ar ķīniešu lietām. Vai tu nopirki SpaceX akcijas? Nē, bet es lasīju, ka kādi ir nopirkuši. Un es sapratu, ka tās SpaceX akcijas kaut kādā vienā mirklī bija tomēr stipri vērtīgākas kļuvušas. Bet, un tad es sapratu, ka tur tā attiecība bija tāda, ka, teiksim, bija nopirkts 15 akcijas. Akciju cena bija uzcēlusies, 10 bija pārdotas par šo 15 akciju cenu, un vēl 5 bija palikušas uz rokām. Kaut kā tā attiecība bija laikam vienā mirklī. Bet nē, man liekas, ka viss, kas ir saistīts ar Elonu Musku, tas ir jāskatās ļoti, ļoti uzmanīgi uz to visu, jo es nezinu, protams, kas to var zināt. Parasti jau ir viss šīs idejas, ka kādam ir kāds pačukstējis, un tad tur
kāds kaut ko, un tad, lai atkal varētu savēji insideri nopelnīt uz visu šito te pasākumu. Man tas, ka Masks grozās ap Trumpu apkārt, un man tas viss, nu tā, kā investoram, es nezinu, ja tu tāds hit and run esi, ka fiks tur savus, nezinu, tur uzvāra plus 30% vai plus 40%, vai cik tu tur sanāk. Jā, labi, dari tā, bet kā skatīties uz to, kā uz beigu investīciju, man būtu stipri bail laikam. Tieši par SpaceX runājot un vispār par visu, ko Masks dara, jo viņam solīt Twitterī un solīt stāvot uz skatuves nav tas pats, kas to deliverot. Jā, jo par to Masku un Trumpu, man liekas, ka viņi vairāk nav best friends forever. Toreiz viņi tur sakasījās un, man liekas, ka īsti tā baigi neietusē, bet interesanti, man liekas, ir pavērot, kas ar to SpaceX IPO un vispār to sākotnējo aktivitātēm, kāds burbulis riktīgi sapūties, jo bija, piemēram, arī tāds fakts, ka kaut kādā momentā SpaceX, nu tāda papīra vērtība, novērtējums, valuācija bija lielāka nekā Amazonam. Un tas, man liekas, tik tā kā ļoti smadzeni salauzoši, jo nu jā, SpaceXam kā tādam eksistē biznesa atzars, kurā viņi taisa tur tās raķetes, tur kā viss kaut kas tur notiek un ņemās un, nu, ražojošs uzņēmums, hardwares, jā, forši. Un tad ir klāt pielipināts visādas tur muļķības, kā tur tas visa grok mākslīgā intelekta kaut kādas aktivitātes, kur visa komanda ir pajukusi un neeksistē principā tas, nu, groka tā kā tāda attīstība un ka tā vietā viņi tur ir sapirkušies par milzu naudu, gan jau ka parādā tās videokartes, kuras vienkārši tagad ir vienkārši laiks ir tāds, kad pat ja tu pats failo ar savējo to mākslīgā intelekta, to LLM-u, chatbotu, tu vari izīrēt, un ko arī dara, izīrē Google, man liekas, Antropikam tās tehniskos resursus, vienkārši infrastruktūru. Attiecīgi tā nauda nāk pat ja tu nu, tā kā nerūpīgi, ko darīt ar to naudu. Tā kā tas ir tā interesanti pavērot, protams. Un jā, kad Amazons tomēr ir ar mums gana sen, un tas ir reāls bizness un milzīgs bizness, un tā pēkšņi okur tādi pipļuki no SpaceX pēkšņi šajā brīdī tā kā uz papīra ir vērtīgāki. Tas tā interesanti, bet es arī, nu tās ar vienu aci skatos, kas tur notiek, bet tā kā man neinteresē tāds hit and run gamblings, it īpaši pēdējos gados tajās akciju tirgos man ir ļoti konkrēta stratēģija, un SpaceX man tur nekā neiet iekšā šajā visā lietā. Lēnītēm aug uz augšu un pil dividendes manās ļoti garlaicīgajās, oldschoolīgajās kompānijās. Un tur man nekā tas SpaceX. Bet tā pavērot ir interesanti, protams. Tūlītās taču jau vasarā būs mums arī IPO no Antropika un OpenAI. Tur arī būs interesanti pavērot, cik ļoti pārhaipoti būs viņiem tās initial offerings, jeb nākšana biržā. Un saistītā vēl ziņa, respektīvi par to kopējo situāciju ar tiem chatbotiem. Bija nesen pētījums par to sadalījumu tirgus chatbotu. Tātad bija Sensor Tower, analītiķa kompānija, tātad, nu, ir dzirdēta arī iepriekš. Viņiem bija State of State of AI reports 2026 pārskats, un tur var redzēt, jā, ka tad joprojām populārākais pasaulē no šiem te publiskajiem chatbotiem ir ChatGPT, protams, bet tagad viņiem ir samazinājusies tā kā tirgus daļa, un ja līdz janvārim viņiem bija vairāk nekā pusi, ja vairāk nekā 50% no tirgus, tā kā visi izmantoja to ChatGPT, tad tagad ir bišķiņ noslīdējis. Un ļoti strauji aug uz augšu Gemini. Ja? Tad pagaidām viņi, man liekas, ir pusītē no ChatGPT sasnieguma, un tad vēl pusīte no Gemini ir Claude. Bet tad atkal jāsaprot, ka Claude ir vairāk un Anthropics tas ir par enterprise. Tātad visi tie programmēšanas pielietojums un tam līdzīgas lietas. Un tur tomēr arī nauda nāk un nevelti Anthropics arī kaut ko pat, kad tik nesāc pelnīt, ir mazliet. Tur katrs viņi pa savam tos finanšu datus parāda, tā kā tas tiešā veidā pat nav salīdzināms, bet idejiski tā doma ir tāda, ja, kad pat ne tik populārais Anthropics var pelnīt naudu, jo viņi sapratuši, ka ok, fokusējamies uz enterprise. Ja? Un ChatGPT tad mēģina darīt visu, bet rezultātā man liekas, kad redzēs, kā viņam tālāk sanāks, bet tas tā straujā
Google izaugsmē ar savu Gemini, man liekas, ka kaut kādā momentā viņi pārrulēs pāri visiem, jo Google ir tas, kā nav OpenAI un nekad arī nebūs. Tātad Google ir distribution, respektīvi tev ir Android miljardi ierīču, tev ir Google Docs, visi šitie Gmaili, viss. Tā kā viņiem ir lietotāji, viņiem ir ierīces, viņiem ir kā izplatīt to visu lietu. Antropikam nav vispār nekas no tā. Un tajā brīdī, kad šie chatboti kļūs par commodity, respektīvi, nav starpības, ko lietojat, ChatGPT vai Claude vai es nezinu, tur kursors LLM, tā kā viņi visi būs vairāk vai mazāk lieli un līdzīgi, tad uzvarēs, man liekas, tas, kuram ir šī bagāža ar tām papildus lietām, un tāda tas ir Google. Atkal Google būs, milzīgie paliek arī lielāki, ja viņi nenopūdelē kaut kādas savas lietas. Un noteikti arī kaut kāda pieredze un kaut kādas zināšanas un tehnoloģijas nāks arī no sadarbības ar Apple. Tas, ko Google tagad ir darbina arī to Siri AI apakšā. 100 punktus tur kaut kāds iegūms būs arī šitiem brekšiem. Tīri tehnoloģiski. Tā kā tas būs interesanti pavērot. Bet jebkurā gadījumā šovasar vēl būs gan daudz, es domāju, mēs rakstīsim, dzirdēsim, redzēsim hypu par šito IPO abām divām kompānijām. Tā kā tā vasara tādā ziņā varētu būt diezgan arī karsta. Tā, vai tu redzēji to ziņu par to Commodore Callback 8020 atvāžamo stilīgo mazo telefoniņu? Virsrakstu līmenī, bet man jāsaka, ka Commodores, manuprāt, es nezinu, es esmu vai nu par jaunu, vai par nabagu. Vai tas arī mūsu galā nebija īsti. Tas bija, man liekas, amerikāņu vairāk stāsts. Tie viņa datoriņi. Bet Commodores, tad savulaik tiešām tas bija viens no tiem datoru veidotājiem, kas tā kā aizsāka šo tēmu. Un, mēs esam pārāk vai nu jauni, vai pārāk bombzīgi. Tajos laikos nekas tāds mums arī nav nekad bijis, bet šo zīmolu nopirka kādreiz kaut kāds tur džeks, ko es pat nezinu, kas viņš mūziķis, mākslinieks kaut kāds bija. Un reāli skatos arī pēc tās mājaslapas, ka tur tā kā mēģina atdzīvināt un kaut ko interesantu arī darīt. Un tā kā ir tur tās kompītis viņiem sataisīts vēlreiz, un tagad viņi izlaiž arī šo te jauno savu to atvāžamo podziņu telefonu. Arī tāds, kādi kādreiz bija. Ja? Būt mūsu skolas gados palielam. Pamatskolas beigas, vidusskolas sākums, aptuveni ap 2 gadiem bija šie atvāžamie telefoniņi. Saucās, Commodore Callback 8020. Bet tur tas interesants, viņiem ir idejas un stilīgs tas aparāts. Viņš skaidrs, ka visdrīzāk neviens viņu tā baigi nepirks, arī mūsu pusē nelietos, bet man patīk, kad šādi produkti parādās. Labi, cena arī 431 eiro ar atlaidi vai zem 500 eiro. Pa 500 eiro tur nopirkt normālu smartphone un nečakarēties. Tur viņš tev nemaz neļaus uzinstalēt nekādas nopietnas aplikācijas, spēles. Pat labs jautājums pagaid, vai viņiem ir WhatsApps. Man liekas, ka viņiem WhatsApps nav laikam. Nē, ir WhatsApps, viņiem ir WhatsApps. Var bateriju viņam to mainīt, ja baigi gribās. Var nobloķēt sociālos mēdījus, tas viņam kā ekstra parādīts. Lūk, tā kā var pačakot šās fifīgās. Absolūts viestājas. Kādiem vajadzētu palikt uz papīra un mākslīgā intelekta iztēlē? Nē. Kā? Nē, man liekas, ka ir jāpašauj. Puscaurspīdīgs mēsls. Vienkārši cilvēks ir pelnījis noslīgt pats savos sūdos. Jesus Christ, šitādus ražot. Es esmu absolūti pret. Nezinu. Kaut kā. Es nespēju atrast nevienu iemeslu, kāpēc man tādu gribētos. Pilnīgi nevienu. Jā. Tu esi tik ļoti skeptisks. Es neesmu skeptisks. Labi, ejam tālāk. Kā tev patika mazais aksesuāriņš no Spigen? Snap Zip Mag Fit. Tātad uz iPhone ar MagSafe magnētisko stiprinājumu pieliekama maza somiņa. Tas tev taču noteikti patika. Tev pilnīgi gribējās nopirkt tagad iPhone vai Pixel telefonu. Nezinu, kaut kā ar to jūniju krāsainajiem karogiem baigi sasaucās. Es nezinu, priekš kam? Maza somiņa pielīmējam pie telefona, padarot to telefonu 7 reizes biezāku.
Nu, tur ir kaut kāda tāda karabīnīte, un ko tur to karabīnīti var izdarīt? Neko, jo tas telefons ar magnētu neturās tik stipri atkal klāt. Es pēdējā laikā... Normāli turās. Normāli turās, bet vai tu savu 1500 eiro svaigo iPhone lipinātu šitā klāt un paļautos uz to visu? Ja es būtu hipsters un otrā rokā man būtu griķu late ar karameļu kaut kādu putiņām, tad kāpēc ne? Un zirņu pienu. Es nezinu, es ar vienu domāju, ka tas ir kaut kas, bez tas kā mēs stils. Noteikti varējām. Miljonas lietas, kuras tu nezināji, ka tev nevajag. Šī ir viena no tām. Bet tas ir stils. Nu kāds stils? Nu tas ir... Labi, ejam tālāk. Ja tev nepatīk tādas lietas, vai tu skatījies kā Snap, tas, ka Snapchats prezentējuši ilgi gaidītās papildinātās realitātes brilles. Saucās Specs. Jeb Spectacles. Sākot no aptuveni $3500. To mašīnu nemaksā tik daudz, man liekas, šobrīd jau. Nu, varbūt uz to pusi, bet jā, ar pilnu bāku noteikti ir vairāk. Jā, tas ir milzīgiem bieziem rāmjiem. Stils. Bet tur, laikam, sabūvēts iekšā viss, ko vien var sabūvēt. Bet es šo viedo briļu tēmu es reāli nesaprotu. Labi, man nekādas nav bijušas nekad, bet Specs, jeb Snap uzskata, ka tā ir baigā štelle. Nu, Snapam droši vien tik daudz, cik tu visu laiku filmē. Tur var filmēt, tas ir uzlādes futlārīti, tad var nodrošināt līdz pa 4 stundām ilgu darbību. Darbojas ar 2 Snapdragon procesoriem, Jā, 20 stundas tas ir, ja viņus laik arī tie futlārīti liek iekšā. Oh, baby. Taču tā arī nav tava tēma īstie. Nē, tās brilles ir tās pretīgi. Es saprotu, kaut kāds cilvēks varētu mēģināt kaut kādus tos Ray-Banus uzmānīt virsū. Jo te pēc brillēm vismaz parastām izskatās. Šīs izskatās pēc kaut kā, ar ko tiek labotas kaut kādas redzes problēmas, jā. Nē. Arī nē. Arī ja uz kaut kur jānodod tālāk. Arī es neredzu šim te nekādu vērtību. Ja tu esi baigais kaut kāds tur tiktokeris vai snap, kas no viņi tur ir, snipsnaperis vai laikam snipsnaperis ir par kaut kādu apgraizīšanu vairāk runa, vai es nezinu par ko. Atvainojies. Joks, kas patīk tikai man. Tad var būt, bet... Varbūt kaut kāds tas ir Amerikai raksturīgi, ka tev patīk iet pa ielu un filmēt. Es varbūt tā kā esmu pārāk skeptisks, pārāk vecs, lai es spētu kaut kā novērtēt šo te izskatu un tāds džentelmenis ar tādām negrieztiem matiem un tādu švaku bārdiņu, kaut kā reklāmā. Es nezinu, man tiešām goda vārds neuzrunā. Tāpēc, ka tu neesi. Arī no tehnoloģiskā viedokļa. Jā. Mēs jau neesam redzējuši, varbūt tur vienkārši mēs mutē atvērtos, ka mēs ieraudzītu, ko tās $3500 vērtās brilles var. Kaut kādu jaunu čakru tev pilnīgi atvērtos, varbūt. Nē? Nē. Ejam tālāk. Jā, es godīgi sakot arī brīnījos, ka pēdējā laikā ir diezgan tas briļu birums paliels, bet es nevarētu teikt, ka es esmu redzējis YouTube, kaut vai tajā pašā YouTube, kādu labu piemēru ir šitais tagad izkrit no prāta šortiņus taisa tas turks Amerikā, kas ir takšu šofers, kas tur vazājas un ēd Michelin restorānos un reklamē tos ģimenes restorāniņus. Nezinu, kaut kāds Amerikan turku vai kaut kas, es neatceros, kā viņš saucās. Viņš staigā apkārt ar tām brillēm. Tad es kaut kādā saprotu, ja tu tur bāz mutē šašlik gabalus ar abām rokām un tev ir aizņemts rokas un tu gribi filmēt, ko tu tur redzi tajā savā bļodā, tad tā ir viena lieta. Bet staigāt apkārt ar šādām brillēm un mocīt sevi tīri fiziski un pārējos uz apkārtējos mocīt citos veidos, manuprāt, tas kaut kā varbūt tā nav gluži manējā latviskā dzīves ziņa, vai kā tu to var saukt, vai neiet kopā ar šo te manas iedomāto pasauli, bet katram savs. Aiziet, ejam tālāk. Kas vēl mums ir labs? Vai tu atceries tādu kompāniju kā Midjourney?
Nē, nosaukumā dēļ es atceros, bet tad kaut kas ar vidžikiem bija saistīts. Pamatā ar bildēm. Respektīvi, tajā brīdī, kad sāka parādīties ChatGPT, aptuveni ap to laiku arī bija Midjourney, un tad viņi ar promptiem, jeb ar uzvednēm teksta varēja bildītas taisīt. Ja, kad varēja tur pūkaina paskata Ansis dāčā, ja, un viņš tās taisīs bildītas smuku ar tevi. Lūk, tad tagad kaut kādu momentu viņi bija pazuduši, tāpēc, kad bildes māk taisīt arī visi Gemini ar savu nanobanana, ChatGPT, un vienkārši visi, kam nav slinkums. Redzot, viņi vairāk neredz biznesa jēgu šajā visā lietā, un iespējas konkurēt visdrīzāk ar tiem lielajām kompānijām. Un viņi ir izdomājuši pievērsties jaunam biznesa virzienam, un drumroll izstrādā pilna ķermeņa ultraskaņas skeneri. Tā kā tik absolūti nesaistīti ar iepriekšējo biznesa, cik viņiem vispār varētu arī būt. Un tad viņiem ir kaut kāds Midjourney scanner, medicīniska ierīce, kur viņi plāno likt visādos spā. Tad tā doma ir tāda, ka tu nostājies tādā tvertnē un tevi iegremdē ūdenī. Un tad kaut kā viltīgi sataisīti šie te sensori, ultraskaņas izbombīti tev riņķī. Un sataisa kaut kādu superprecīzu līdz milimetra daļas precizitāti, kaut kādu to telpisko modeli, teiksim tā. Bet stāsts ir par to, ka ir baigi interesanti, jā, kad bija kompānija, kad bija zināma diezgan tajā vienā savā jomā, un tagad pēkšņi kaut ko pavisam citu mēģina padarīt. Nav jau teikts, ka nav vajadzības pēc kaut kādas attīstības arī šos te skeneru jomā, bet tas, kad no Midjourney, tas nāk interesanti. Tās pivotiņš diezgan nevājš. Bet vispār, tu taču sekoji ar vienu acī kaut kādā mērā līdzi tam antropiku piedzīvojumiem ar Ameriku. Kad viņi to Fable 5 izlaida modeli. Ka piegrieza Eiropai. Nē, pasaulē. Jā, laikam tā bija precīzāk jāizsakās. Jebkam tikai ne amerikāņiem un nevienam citam. Jā, tad varbūt tiem, kas nebija izsekojuši, respektīvi, pirms kāda brītiņa Anthropics, kas ir viena no šīm lielajām firmām, sāka lepni stāstīt, ka viņiem ir izveidots kaut kāds nenormāls super-duper krutais modelis, Mythos, kas ir tik nenormāli kruts un tik nenormāli kruti var atrast visādus tos drošības caurumus, ka viņi nelaidīs publiski vaļā. Nelaidīs, jā, bet tad tur tieši darbojoties ar kaut kādām valstīm, tur kritisko infrastruktūru, kādām kompānijām dot piekļuvi caur Project Glassdoor, laikam saucās tas, un tad pagāja kaut kāds bišķiņ laiks, un viņi izlaida tādu nodrošinātāku, savaldītāku Mythos modelīti un nosauc to par Fable 5. Dažas dienas, burtiski tiešām dažas dienas viņš bija pieejams, tas modelītis, un tad bams vienā jaukā rītā es pamostos un lasu ziņās, kad tāda ASV valdība ir pateikusi, šitas ir kaut kas tik kruts, ka nevar dot ārpus Amerikas, amerikāņiem, un attiecīgi praksē tas nozīmē, ka pat daļa Anthropic darbinieku netiek klāt, jo tur tas uzdevums ir tāds, tad iebūvēt Anthropicā kaut kādu veidu, kā var pārbaudīt, kas tu tāds esi, kā lietotājs, tu esi amerikānis vai tu neesi amerikānis, un kamēr nekas tāds nav iebūvēts, tad, protams, ka viņi nevar piedāvāt laikam gandrīz nevienam to te rīku. Tāpēc, jā, interesanti, kad tad ir kompānijas, kas kaut ko var palaist, un pēkšņi bums valdība var pateikt, nebūs. Tas gan es arī kaut kādās ziņās arī lasīju pēc tam, ka tādi gadījumi līdzīgi ir bijuši iepriekš, kad, piemēram, man liekas, ka tīmekļa pārlūkiem kaut kādā brīdī aizliedza izmantot kaut kādu super-duper šifrēšanu, tieši ar domu tādu, kad ar to nespēja tik galā kaut kādas drošības iestādes amerikāņu. Bija cepiens pirms 11 gadiem, manuprāt, es pat atceros kaut ko tādu. Tā kā tāds gadījums ir bijis, un vienkārši šis ik pa laikam notiek kaut kas tāds, kad palaiž kompānijas, un tad valdība saka, ka nebūs, džeki, nomierinamies. Tagad gan jau atkal sataisīs un pārtaisīs kaut ko, un tad gan jau izlaidīs arī laukā. Es pats paspēju redzēt, kad ir pieejams tas Fable, bet tā kā man īsti ikdienā nav tādu nopietnu šo te uzdevumu, ko veikt, tad es īsti arī nekā īsti arī nepārbaudīju. Jo tur tad tiešām bija jādod uzdevums, sataisi jaunu kursoru vai uzprogrammēt pasaulē labāko spēli vai kalkulātoru lietotni vai whatever. Lūk, tā kā to es nepaspēju. Bet gan jau kaut kādā brīdī parādīsies viņš atpakaļ.
Es pamatā redzēju, ka Lācis par to cepās Twitterī, un tas arī bija viss. Viņam arī blogā bija par to uzrakstīts. Paskatīsimies, vai viņam kaut kādā tas ir muca. Bet idejas, jā, tad paga. Lācim, ja mēs par Lāci runājam, Kasparu Foiktu slaveno, atveram muca.didn't.work, un tur ir tāda karte, kurā ar maziem punktiņiem ir atzīmēti dažādi veidi latviešu craft beer, sidru un vīnu ražotnes. Jā, tu vienkārši kartē. Ir arī parastā savas ražotnes. Jā, tu vari, piemēram, tu esi aizmaldījies uz kaut kur, piemēram, es nezinu, kur, uz Viesīti, jā. Un izrādās, ka Viesītē eksistē Fišera alus darītava. Jā. Lūk. Bet tas didn't work ir apvieno dažādus viņam interesantus projektiņus. Tā kā, man liekas, viņam patīk pašam spēlēties ar kaut kādām tehnoloģijām, kaut kādiem datiem. Un es pats, piemēram, šad un tad ieskatos Gas didn't work, jo tur ir informācija cenu par, man liekas, no Veiza savāc, par degvielas cenām, gāzes cenām, un tas varētu uzmest, šeit ir tagad tik, piemēram, nestēji 95. 1,83 €. Lūk, tā kā Kaspars Foikts ir malacis, ejam skatīties pie viņa didn't work lietas. Vēl. Mēs te bija lētāk, bija kaut 70 kaut ko šodien, tā kā tie dati nav precīzi. Cenām? Eiro 74, jā, bija šodien vai kaut kas tāds. Nu, tāpēc, ka tu jau zini, kad Veizā jau dati ir kādus tu esi iebakstījis, pats tur, man liekas, nav nekādas integrācijas ar degvielas tirgotājiem, ko lietotājs piebraucot iebaksta, tas arī ir. Tu, ko neiebaksta, tur ir novecojis informācija. Nu, man liekas, ka tā tas darbojas. Vēl bija tāds interesanta ziņa, kad Igauņi kā parasti atšķiras no citiem cilvēkiem pasaulē, un viņu premjerministrs Kristen Michal, nezinu, kā viņi sauc. Tātad izdomāja, ka būtu baigi forši, mākslīgā intelekta aģentiem būtu jāpiešķir kaut kāda personiskās identifikācijas kodi. Ja, tā kā, lai nav kaut kādi bezpersoniskie chatboti, bet aģenti kaut ko tur izdara, un tad nevar nekā savilkt kopā, kas tas tāds ir un ko viņi tur izdarījuši ir. Ja. It kā no vienas puses varētu likties hihihaha, bet no otras puses sava doma jau tur ir. Jo, piemēram, tie, kas ir padarbojušies ar drusku kaut ko vairāk nekā chatbotiņiem, tādiem vienkāršiem, tie taču zina, kad tie devi uzdevumu kādam no šiem te rīkiem, un tad šie te rīki māk arī sataisīt vairākus aģentus, piemēram, viens tur ievāc datus, otrs tur analizē datus, trešais tur pārbauda tādu hipotēzi, ceturtais vēl kaut ko izdara, un attiecīgi tie aģentiņi dzīvo savu dzīvi. Un 100 punkti šad un tad kaut kas kaut ko paņem un nofēlo, izdzēš, ko nevajaga. Ir taču jau bijuši arī ziņas un gadījumi pasaulē, kad kādas, nezinu, produkcijā datubāzi iztīra, piemēram, ja, vai kaut kādas ēpastus izdzēš. Tā kā, manuprāt, ka tā problēma tikai pieaugs un kaut kādā mērā, tāpat kā visiem cilvēkiem, mums ir identifikācijas kodi, lai var sapīt kopā, kurš Jānis, Juris Valdis vai Anniņa ir izdarījusi šādu te lietu, un tad varbūt arī kaut ko tādu vajag ieviest arī aģentiem mākslīgā intelekta. Tā kā. Vēl par vispār šiem aģentiņiem runājot, es tikšu galā ar Rumāniju, man jāpamēģina beidzot normāli apsēsties un palaist to Hermes. Esmu jau tur runājis mazliet arī mūsu Discord serverī kursora, pareizāk sakot, prasījis, vai ir kāds, kas lieto tīri, lai varbūt iedvesmotos. Jo tur tā doma ir tāda, ka tu vari uzhostēt kaut kur tu pie sevis kaut kādā, nezinu, mazā VPS-iņā vai kādā serverītī šo te mākslīgā intelekta aģentu, teiksim, nosauksim viņu tā. Un tur tā doma ar to Hermesu ir tāda, ka par modeļiem viņš var izmantot vai no kaut kādus lokāli griežamās lietas, vai arī pieslēgties, manuprāt, kādiem no šiem lielajiem modeļiem. Un ar ko viņš atšķiras no citiem līdzīgiem risinājumiem, ka viņš visu laiku patur atmiņu un apmācās visu laiku. Un tā kā tas
tā atgriezniskā saite visu laiku griežas uz riņķu, principā. Tu kaut kādus uzdevumus viņam dot, tur, piemēram, izpēti man tur, plāno kaut kādus kalendāra notikumus vai apskaties, kas tur serveros logos notiek, piemēram, un viņš visu šo atcerās un var arī uzlabot kaut kādas lietas, un esmu dzirdējis arī citos podkāstos, kas izmanto cilvēki to Hermesu, kad bez mazvai, kad var uzdot, lai viņš pats arī automātiski māk, tur sapņot naktī, viņš kaut ko pa nakti tur izmuļļā cauri tām lietām, ko viņš ir darījis tavā virsvadībā, un tad kaut kādas jaunas idejas izdomā. Vai arī, piemēram, viņš katru dienu tevi sagaida ar kaut kādām... Es gribēju par to sapņošanu. Jaunas lietas izdomā. Vai halucinācijas tiek mūsdienās pasniegts kā bonus, kā kaut kas, Kaut kas no tā visa noteikti ir halucinācijas. Viņš nezina, tu nezini, kas no tā visa ir bullshits, bet tikpat labi to arī paprasīt, teiksim, tur sagatavo man kaut kādas top 10 dienas aktuālākās ziņas, piemēram. Viņš arī pats zinās, kas tev interesē, un tu vari saintegrēt to verķi ar vai nu Discordu, vai ar Telegramu, vai jebkādu citu no šiem te saziņas rīkiem, un tad tev nav jāslēdzas pie konsoles, visu laiku jāklabina kaut kādas komandas. Tu reāli vari sataisīt tā, ka tu ar viņu runājies, kā čatiņā kaut kādā. 100 punkti var arī ar balsi piejūgt, vai, piemēram, viņš kaut kādu atbildi sataisa, un tu vari, lai ietaupītu laiku, vienkārši atbildi ar kaut kādu sūdiņa emoji, un tad viņš saprot, labi, mēģina vēlreiz darīt tās lietas, un man liekas, ka tur ir tās iespējas vienkārši neierobežotas. Cik vien to var izdomāt, ko tam chatbotiem, jo arī, piemēram, ar to pašu Google Antigravity vai Cloud Code, ko es te bakstos pēdējos dažos mēnešos, katru lietu, ko es izdomāju, davai sataisīsim tagad šitādu lietu, vai davai pamēģināsim, kā no Linux datora nobekapot iPhone un atresturēt iPhone. Es nekad vispār nebiju iedomājies, ka kaut ko tādu var izdarīt, bet izrādās, ka var izdarīt. Ir gatavi rīki, labi, viņi nav varbūt super optimizēti, bet Linux pasaulē mēs esam pieraduši pie lietām, kas nav optimizētas vai kas nedarbojas līdz galam, un visu to var izdarīt, un reāli ierobežojošais ir cilvēka izdoma palielam. Ko tādu iedot tam botam? Ko paprasīt, lai viņš man palīdz izdarīt, vai nu tur privātā kārtā, vai kaut kādā biznesa ieguvumam? Tā kā man liekas, ka to Hermesu noteikti ir jābaksta. Esmu dzirdējis podkāstos no cilvēkiem, kas rubīja tās tēmas, kad viņiem ir wow, tas kā, kad vienkārši, jo problēma ar tiem parastiem chatbotiem ir tāda pārsvarā. Tu kaut ko tur parisināji, kaut kādu lietu tajā chatā, tajā sarunā, threadā, un tu atvēri jaunu sesiju, un viņš ir aizmirsis lielākā daļa no tā, ko tas iepriekš runājis. Un Hermesa tā feature ir tāda, ka viņš atceras visu, ko tu esi darījis, un 100 punkti, kad ar laiku, ilgāku laiku, viņš jau zina, kad papiņam patīk tur rumānietis, piemēram, ja? vai es nezinu, kas. Tu domā sapratī. Tā kā visi instalē. Es sapratu, bet es, jo vairāk es lietoju, jo man mazāk ir uzticība tam visam. Es, piemēram, šonedēļ gribēju tā kā mēs te raustījāmies ar to podcastu ierakstu un tā, un es gribēju, es iedevu tad kopilotam, devēju uztaisīt man no kursora paņem top 10 vai top 15, es neatceros, ko es viņam teicu, komentētākos rakstus šai nedēļai. Lai tur es atgādinātu sev, kas tur bija, un lai nebūtu tur jāiet visam cauri, jāritinās un tā tālāk. Tur bija no Marta raksti, bet laikam es neprecizēju. Iespējams, tur Marta raksti. Es neizpētīju, bet iespējams, ka Marta rakstam bija kāds iekomentējis tagad, un kaut kāds populārs Marta raksts, kuram bija, man, protams, ir atmiņā, viss tas, tādā ziņā, ka kopilota atmiņā, tas viss tur sēž. Bet kaut kā man neveicis tik labi ar šo te visu, kā Kristapam optimistiski iet uz priekšu. Ir diezgan daudz ir bijuši faili, un es kaut kad pagājušu nedēļu arī ar Visual Basic krāmējos druscītiņu, un labi, ka man bija pieglabāts tur tas kodiņš iepriekšējais, jo es tā diezgan brīvi tur Ctrl-C, Ctrl-V lietoju, un aizšļūca. Pagaidi. Vienkāršās. Bet kā tu lieto? Vai tu lieto viņu tā kā CLI? Kā no komandrindas, vai tu viņu no chatbota, tā kā weba? No chatbota, no webista. Ansi, obligāti pamēģini palaist. Tu taču ar Windows gadījumā arī VSLs darbojas, vai pat vispār pat tiešāk var, jo tad, kad tu vari no komandrindas ganīt tos chatbotus,
tas iedot pavisam citu perspektīvu. Es agrāk arī mocījos, tur aizkopēju kaut ko dabū, kaut kādas padiršu failus kaut kādus. Tagad caur termināli es varu neizmērojami lielākus damage nodarīt. Piemēram, es biju iedevis arī nesen konkrētus uzdevumus, piemēram, produkcijas serveriem ar logiem vienkārši. Tas jau skan ļoti labi. Jā, tad vienkārši izanalizēt logus, kas mums notiek tur kursora serveros, ja kaut kādos. Ja? Un es biju konkrēti uzrakstījis. Tikai lasi datus un, principā, neveic rakstīšanu neko. Tā kā nesalauz man lūdzu, ja tur. Un viss kārtībā, jā, saimnieki, tur visu izdarīsim, viss normāli, un kādas dažas dienas arī normāli bija, pēc tam es kaut ko tur pārlogojos, vēlreiz tur palaidu, un es skatos pēc tiem komentāriem, ok, tur es daru to, es tur uzinstalēju tādu rīku, lai, acīm redzot, viņš gribēja kaut ko apskatīties, bet viņam nebija rīku, un tā rīka uzinstalēšana nozīmē rakstīšanu. Attiecīgi viņš mani neklausīja. Viņš kaut ko tur uzinstalēja, kaut ko viņš tur izdarīja. Pēc tam man bija interesanti pētīt, ko viņš tur bija darījis. Bet stāsts ir par to, ka halucinācijas, protams, kaut ko viņš tur pats savā nodabā. It kā jau doma bija laba, viņš gribēja nonākt līdz tam mērķim, uzdevumam, ko es viņam uzdevu. Bet visi rīki viņam ir brīvi. Un tādā ziņā tas Google Antigravity man likās tāds dullāks. Viņam devi uzdevumu, viņam pajāt, viņš vienkārši iet un dara cloud code, viņš tur prasīs saimnieku, vai drīkst šito komandu izpildīt, vēl tur kaut ko izpildīt. Ja? To var pielāgot, protams, tās permisijas un tā, bet tādā ziņā Google Antigravity man patika. Es biju dzirdējis arī... Es pēc tam iejaukšos par to saimnieku, tu esi apmācījis tos... Nē, to es tagad vienkārši tāpat... Chatbots, lai viņi ar tevi sarunājas, kā, teiksim, alkoholiķis grāvi ir atcējis. Nē, bet idejas, ka tā var darīt. Es esmu vienīgais prasījis, lai angliski ar mani runātu, tāpēc, ka dažkārt tulkojumā kaut kas pazūd viņiem. Man patika, ka es arī biju dzirdējis, kad Groks, tas jau arī to var palaist no komandrindas, Un Groks ir vēl psihāks. Tātad Groks arī apskatās kompī, vai tev ir kaut kāds tur cloud codes, vēl kaut kāds. Aha, ir. Un viņš paņem vispār bez prasīšanas, ņem un pārraksta tā cloud code failus kaut kādus, jau ar savējiem datiem. Un tā kā tas ir tāds Ilona Maska stilā riktīgi. Ja? Tā kā tie chatboti it kā visi dara vienu un to pašu vairāk vai mazāk, bet katram ir kaut kādas savas rēcīgas pieejas. Un vieni tā kā pacietīgāk ar tevi auklējas, citi tur var pateikt, ka saimnieki tur stulba ideja, tā mēs nedarīsim, ja? Un tad pats kaut ko tur paņem salauž. Tāpēc es tev ļoti rekomendēju iekāpt tajā nākamajā apziņas līmenī un kādu no tiem tūļiem palaist ar komandrindu. Tu esi pietiekami tehnisks, un es domāju, ka tev būs tāds var arī šitā, kad viņš varēs risināt to problēmas nevis aprakstot, kā risināt, bet viņš pats varēs mēģināt tur kaut ko tur salauzt vai sataisīt. Ļoti rekomendēju. Jā, tas ir tas, kas man tur droši vien jāsagatavo ar otrs SSD ar visu. Tā pofik virtuālajā mašīnā uzmet. Virtuālajā mašīnā un lai viņš tur ņemās. Bet tas... To tur izvaro. Lai to izvaro, jā. Viņš gan jau, ka neizlīdīs laukā. Visdrīzāk. Right, un pēc tam ir 6 filmas, kas saucās Terminators. Jā. Labi, mums vēl kaut kas fantastisks ir. Es domāju, ka visu kaut ko var runāties daudz un dikti, bet tikpat labi var arī nerunāties. Bet tas nāk kā tad? Tagad mēs visi vēlam viens otram tur priecīgus tur līgo svētkus, pareizi? Jo tas ir nākamnedēļ. Un nākamnedēļ, es pavisam noteikti neesmu uz vietas, ne pie aparatūras, ne pie kā. Un es domāju, ka nākamā nedēļa varbūt arī oficiāli pasludinām kā valsts brīvlaiku. Es arī atpūšos tālās zemēs. Pagaid, tu atpūtīsies? Tu atpūtīsies arī tālās zemēs. Es esmu kaut kādā 2. datumā tikai atpakaļ. Es arī kaut kādā aptuveni 2., 3., 4. jābūt man ir atpakaļ. Es nezinu, kad es arī būšu atpakaļ. Es domāju, ka mērķējam, ka tajā tad varbūt jūnija pēdējā nedēļā, tā, kas tur sākas arī jūlijas, izlaižam vienu respektīvi. Bet tā nopietni arī mūsu dārgajiem klausītājiem arī pasakat, kad negaidiet. Nebūs. 27. 28. nebūs. Jā, varat atvilkt telpu arī no mums beidzot arī. Tāpat jūs visi būsiet kaut kādos laukos, odu sakosti, tur sieru sēdušies. Odi nav šogad. Nevienu neesmu redzējis.
Es esmu vienu redzējis, dažus mušus es esmu redzējis mežā. Ko viņi izsaluši ir vai kas? Noteikti, taču ziema bija laba. Laikam jau, jā, bet putniņiem tas nesot labi, jo tie, kas tur pārtiek no tiem modiem, tiem laikam ir diēta. Nezinu, jāpārkvalificējās uz kaut ko. Vegāniem jākļūst kaut kādiem. Jā. Ok, labi. Paldies, līgo, un tiekamies, kad tiekamies. Tralalā, jā. Čau! Ko kursors tev neraksta? Regulārs tehnoloģiju podkāsts kopā ar Kursors LV.